Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam apskatīt Mateja evaņģēlijā atrodamo Jēzus kalna svētrunu. Un tagad Dieva vārds. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 6. pants. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Iepriekšējos rītus mēs esam domājuši par to, ko nozīmē šis vārds svētīgi. Vārds svētīgs norāda uz stāvokli Dievu priekšā. Būt svētīgam nozīmē atrasties īpašās, labvēlīgās attiecībās ar Dievu. Tas nav par to, kā cilvēks jūtās, bet par to, kas viņš ir Dievu valstībā. Un tad seko šis raksturojums, kuri tad ir svētīgi, izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Pie šiem vārdiem izsalkušie un izslāpušie parādās intensīva vajadzība. Šie vārdi nozīmē tie, kas ir patstāvīgi izsalkuši un tiem, kuriem patstāvīgi slāpst. Šie vārdi nav par vieglu apetīti, tas ir izdzīvošanas izsalkums. Jēzus nerunā par cilvēkiem, kuri interesējās par taisnību, bet par tiem, kuri bez tās nevar dzīvot. Un ko tad šeit nozīmē šis vārds taisnība? Grieķu valodā šis vārds ir taisnība, taisnīgums, pareizība Dieva priekšā. Mateja evaņģēlija kontekstā šis vārds taisnība nozīmē pirmais – Dieva gribas piepildīšanu cilvēku dzīvē. Ne tikai morālu pareizību, bet dzīvi saskaņā ar Dievu vārdu. Otrais ir attiecību taisnība ar Dievu. Nevis paštaisnību, bet Dieva dāvātu taisnību. Un trešais – Dieva valstības taisnīgumu pasaulē. Ilgas pēc tā, lai ļaunums beidzās un Dieva valstība iet plašumā un taisnība uzvar. Es gribētu teikt, ja pirmie divi ir kārtībā, tad trešais parādās dabiski. Un šī alkšana ir žēlastības zīme. Svarīgi ieraudzīt, ka Jēzus nesaka svētīgi tie, kas ir taisni, bet svētīgi tie, kas alkst pēc taisnības. Tas nozīmē, Dievs svētī ne tikai sasniegumu, bet arī ilgas. Garīga izsalkšana ir pierādījums, ka Dievs jau darbojās cilvēka dzīvē. Un tad Jēzus dod šo milzīgo apsolījumu, jo tie tiks paēdināti. Šis grieķu vārds paēdināti grieķu valodā nozīmē tiks piepildīti līdz sātam. Tas ir vārds, ko lietoja runājot par dzīvnieku piebarošanu ganībās. Pilnībā apmierināti. Dievs nesaka, viņiem tiks iedots mazliet, bet viņi tiks paēdināti un piepildīti līdz sātam ar to taisnību, kuru dodu es viņiem. Vēstulē Romiešiem 3. nodaļā no 20. līdz 24. pantam Pāvils raksta, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Pestīšanas taisnība ir taisnība, ko mums sagādā pats Dievs. 1. vēstulē Korintiešiem 1. nodaļā 29. pantā Pāvils raksta, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Mums ir jābūt paēdinātiem ar šo izsalkumu pēc taisnības tikai un vienīgi no debesīm. Un 1. vēstulē Timotejam 4:8 ir rakstīts, jo miesas vingrināšana maz kam dar, bet dievbijība dar visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Un šis vārds dievbijība arī iekļauj to, ka es nevēlos kļūt pats par Dievu sev, kurš pats sevi baro ar savu taisnību. Viena no lielākajām kļūdām ir doma, ka cilvēks var pats sevi paēdināt ar taisnību. Cilvēks mēģina to darīt dažādos veidos, ar labiem darbiem, ar reliģiskām aktivitātēm, bet Bībele ļoti skaidri pasaka, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Dieva priekšā.
Tas nozīmē, mēs nevaram paši sevi pabarot ar taisnību. Paštaisnība izskatās kā taisnība, bet mūsu dvēseles no tā nekad nekļūst paēdināts. Tieši tāpēc Jēzus saka, svētīgi tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības. Un šodien es tev vēlos uzdot vienu ļoti svarīgu jautājumu. Kurš gādā taisnību tev? Vai tu nemēģini pats padarīt sevi taisnu ar saviem darbiem un ar savām reliģiskajām darbībām? Bībele saka, ka taisnība nav kaut kas, ko mēs saražojam. Tā ir kaut kas, ko mēs saņemam patiešo no debesīm. Tāpēc nenāc pie Dieva ar savu paštaisnību, nāc ar savu izsalkumu. Jo cilvēku, kas alkst pēc taisnības, Dievs nekad neatstāja nepēdinātu. Un Bībele ļoti skaidri parāda to, tad, kad tu saņem Dieva taisnību, tavi darbi arī kļūst taisni.